viesi, draugi, darba rūķi, madlienieši. Šodien mēs esam sapulcējušies zem tāda interesanta vārda, ko mēs lasījām ielūgumos un afišā. Multifunkcionālā studija O2. Moto skābeklis radošai elpai. Es ilgi domāju, milzīgi dziļa filozofija, jēga, bet kā man to saprast? Es nācu pie atziņas, ka tur ir ļoti gudra dziļa jēga. Un tā jēga pastāv tajā, ka mēs šodien šeit stāvam, lai pēc iespējas ātrāk dotos tai telpā un redzētu šo brīnumu, kas šeit ir noticis. Un lai šis brīnums varētu notikt, es sapratu, ka tam pamatā ir jābūt 3 lietām. Mīlestībai, darbam, kultūrai. Pirmais - mīlestība. Imants Ziedonis ir teicis, ir tādi cilvēki, sirds dziļi, nekā viņi neapjauš, bet pašā dziļumā mīlestībā nobrāstām rokām akmeņus lauž. Nobrāstām rokām bez viena vārda akmeņus salauž, akmeņus šķeļ, uzceļ sev pasauli, sagāž, sārdā un atkal no jauna ceļ. Tā ir mīlestība, kas šeit ir uzcelta, un tikai caur mīlestību. Pasaule sākās ar mīlestību. Es neteikšu gari, jo vēlāk nosauks tos cilvēkus, kas bija pie šī šūpuļa dzimšanas, bet es gribētu iet tālāk. Un tas ir darbs. Darbs, kas ir jāiegulda. Ar mīlestību ir pamaz. Ar kultūru pamaz ir vajadzīgs darbs. Un atkal Ziedonis saka tā. Es esmu darbs. Es esmu mūža smagums. Kas mani vienu zina, tas ātri sagumst. Tev cilvēki jāapjauš, ka spēka rata ašums, nav jūtu dziļums, vēl ne domu plašums, kā vanagam, kā ērglim kalnu aizās, no manas smaguma tev jāatraisās, un sirdi jāmazgā kā sauli debes jomā. Ik akmenis jāizjūt, ik vilnis jāizdomā. Tev jādziesmo, ka tava tauta dziesmo, un krāsu ugunīs tev jāuzliesmo. Un lai tu dailes liesmās neizkustu, teic tā, lai mani vienmēr blakus justu. Es esmu sākums, melnais darbs es esmu. Tas ir precīzi, lai taptu šāda telpā, ir jābūt milzīgam darbam. Trešais ir kultūra. Bez kultūras nevar nekā. Bez kultūras brūk impērijas, bez kultūras nav svētības. Un atkal, lai es nedublētos ar tiem, kas runās tur iekšā, es atkal citēšu Imantu Ziedoni. Un es kultūru salīdzinu ar tādu laimes saliņu, tādu laimi. Varbūt ar mazu atkāpi. Kādreiz, tas bija agri jaunībā, es sāku Madlienā vadīt kultūras pasākums, kad vēl bija kultūras nama direktora Pārsliņa mūsu, ja, aicināja mani. Un vienreiz tādā, es neatceros, vai tas bija meliorācijas vakars vai kas tas bija, ražas novākšanas. Un toreiz direktors Beļaunieks man teica tā, Didzi, klausiet, piesēdi man te pie galda. Tā, saprot, tu redzi, tagad te visi man tā sanākuši, viņi iedzer, lai viņi dzer. Lai viņi iedzer. Viņš saka,
Un tad, tu saproti, viņi strādās man. Tad viņi man strādās, un viss būs kārtībā. Un es tev nevaru citādi. Man tevi ir jāaicina, un jāsaka, redz, tu no tā uz teātru, un tā tālāk, un tad tu te man skaitu, un smīdini, ja? Un redzi, un tad ir uzreiz, viņa otrā dienā vairāk neko nedomā, viņa atkal strādā, jo zina, ka būs pēc laiciņa atkal kāds kulturāls pasākums. Tā viņš teica. Tad bija kāda maza pauzīte, un pārsliņa man saka tā, kultūras nama direktore. Dīvs, tu saproti, viņš jau tagad runā tev par tevi, bet viņš jau nepateica to galveno. Viņš man vienmēr, ka nāk kaut kādi viesi, atbrauc, vai kaut kas ir jābūt, viņš man saka tā, pārsliņa, klausies, te tie viesiem, ja? Te ir jābūt, te korim jādzied, te ir jādanco, kad dzejos jāskait, vai kad izrādi jāspēlē. Kultūra, mums ir kultūra, parādīt, ka mums viss ir, un tā tālāk. Jūs redziet, visa pamatā kultūra. Mēs katrs aiziem ikdienā savā darbā, bet bez tā mēs esam tikai skelets. Mēs esam rāmis, to gleznu iekšā ieliek kultūra, un tad ir brīnišķīgi. Un šī ir kultūra, šī ir tā laimes saliņa, kas ir viena no tām mazām laimītēm. Un atļausiet man nobeigumā Imants Ziedoņa dzejoli citēt, kurš ir jau sen rakstīts, un man viņš ļoti patīk. Un tas ir daudz laimes. Un tādas lielas, kas zina skaitam kopā, un tādas lielas laimes nemaz nav. Ja jums to vēl, tad ziniet, tie ir nieki. Ir tikai tādas mazas laimītes, ir tikai tādi mazi ikdienības prieki. Ja otrs saprot, ko tu gribi teikt, ja pažēlo tajā brīdī, kad es raudu, ja cauri pārpildītam tramvajam nav jāizmocās vainīt sīko naudu, tas bija to laime. Tā lielā laime taču veidojas no ikdienišķi mazajām, man liekas. Nu, tu ieej veikalā, un rindas stāv. Vai tā nav laime? 10 tādas dienā, dienā šādi laimējas. Nu, vai mazās nesumēs lielā vienā? Es vēlu jums tās mazās maziņās. Un katru vakaru tad cilvēks smaidīs. Un ja tā lielā pēkšņi gadīsies, neviens nav muļķis, garām nepalaidīs. Lai jums būtu daudz laimes, un pirms mēs griežam šo lentu, es no daudziem šīs telpas radītājiem jaunās skaņās gribu pieminēt tomēr vienu cilvēku, kas ir tāds ļoti liels darba rūķis, kultūras cilvēks, un kurš nesīs šo mazo laimīti, kas ir no visas Latvijas, šī ir maza laimīte, šī telpa, bet visā Madlienā tā mums ir liela laime, un kurš nesīs tālāk, un lai Dievs dod viņam veselību un tādu enerģiju, kādu viņam ir šodien, un tas ir Viesturs Lazdiņš. Jā. Un ar to es nododu mikrofonu viņam tālāk, un laikam sekos lentas griešana. Paldies jums, kad esat šeit. Es vēl teikšu vēlāk vēl dažus vārdus, bet šobrīd es aicināšu Madlienas pagasta pārvaldes priekšstādātāju. Un paldies, ka mums abiem ir tas gods šo lentu griezti.
Iesim iekšā! Varbūt tīri tai pusē panākat pēc krēsliem ātri. Ja jūs gribat sēdēt.
Indiešu filozofs Rabindranath Tagore ir teicis tādus vārdus. Saknes pazemē neprasa atalgojumu par to, ka tās padara zarus auglīgus. Un es domāju, ka šī filozofija pilnībā atbilst tam, lai es dotu vārdu Viesturam Lazdiņam. Labvakar, vai pareizāk sakot vēl jau dienu. Es esmu, mazliet, neteiksim, mazliet ļoti sarežģīts, ja? Tāpēc atļaušos izmantot špikeri. Tad cienījamās dāmas, godātie kungi, madlienieši un viesi no Latvijas Republikas visiem novadiem, dārgie klausītāji. Man ir ļoti liels gods teikt pirmo runu šajā jaunajā zālē. Un grūti ir aprakstīt šīs emocijas, ja, kuras izjūtu stāvot. Pirmām kārtām, tas jau ir saviņojums. Un tas ir gandarījums par to, ka taisni šajā laikā, pirms valsts svētkiem, Latvija ir kļūsi bagātāka. Ar vēl vienu kultūras un mākslas vērtību kalvi. Ar vietu, kurā izpausties radošam garam, ģenerēt idejas un domas, un veidot tās vērtības, bez kurām, man liekas, ikviena cilvēka dzīve būtu nabadzīga. Un ne jau velti mūsu devīze ir O2, skābeklis radošai alpai. Šī ir vieta, kur satiksies mūzika, dzeja, teātra māksla, video, kino, un lai kopīgā sadarbībā dzimtu, izteikšos poētiski, lai piedzimtu tā viela, no kuras miglu un rītausmu aužu. Un šīs dienas svinīgo koncertu mēs atklājam ar Latvijas tautas otro himnu Pūtvējiņu. Komponisti Imantu Kalniņu Ņemtaru. Uz skatuves pūtēja orķestris Madliena. Es gribēju ļoti īpašu pateicību mūsu videomeistaram Marekam Liepām. Video performances meistars, šīs video idejas autors, mūsu dārgs kolēģis un vienmēr ir gatavs nākt ar mums strādāt. Bet, lai šis projekts varētu īstenoties dzīvē, protams, pie tā strādāja radoša komanda. Tas nav viena cilvēka darbs, tas nav pat 2 vai 5 cilvēki, tas ir ļoti daudz cilvēku darbs. Pirmām kārtām es gribēju pateikties publiski un privāti no partnerattiecību biedrībai Zietzeme un Lauka atbalsta dienestam par atbalstu Eiropas struktūra fondu piesaistēju šim projektam. Šī jaukā zāle apgaismojums, viss ir viņu dāvāts. Un paldies Lūgas domai par līdzfinansējumu, visas pārējais remonts, kas ir noticis šeit, ir ar viņu atbalstu. Tāpat arī, protams, paldies visiem Madlienas kultūras nama pašvaldības darbiniekiem. Dažus vārdus tomēr nosaukšu. Sandrai, Daigai, Gunai, Sarvītai, Gunāram. Šie ir cilvēki, kuru pašaizliedzīgais darbs un entuziasms nodrošina visu šo pasākumu norisi un jauko atmosfēru. Bet tagad es aicināšu visu radošo komandu šeit uz skatuvi. Ogres domas priekšsēdētājs Arturs Mangulis. Ogres kultūras un pasākumu organizatori Anita Ausjuka. Ogres attīstības nodaļas projektu vadītāja Rita Grāvīte. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdzīši. Madlienas kultūras nama direktore Elīna Ratmeistere. Madlienas kultūras nama kultūras darba organizātore Elīna Daugerte. Ogres turisma informācijas biroja speciāliste Velta Riekstiņa. Video performances meistars Maris Liepa. Viņš ir arī interneta vietnes Slīde veidotājs.
Pūtēja orķestra koncertmeistars Alvars Steinbergs. Lūdzu, priekšā. Mēs gribējām, kas var būt skaistāks par ziediem, mēs gribējām uz ziediem pateikties jums par to, ka mēs šeit esam, ka šīs objekts ir taps. Es palūkšu, drusciņ, es tev arī palūkšu, bet es tev palūkšu mazliet palīgā. Tas vēl nav viss ir vēl maz. Es ļoti gribēju ļoti īpašus suvenīrus Ausjūkas kundzei un Krāvītes kundzei, kuru negulētās naktis jūs redzat šeit. Paldies. Tālāk es došu vārdu arī mūsu vadītājam. Paldies. Jums vēl būs iespēja izteikties, jā? Tā kā šobrīd mūzika. Pie mums ir ieradušies arī viesi, tāli viesi, apmēram 10 kilometru attālumā no Suntažiem. Tie ir ļoti mīļi viesi, jo Suntaži jau pats par sevi ir ārkārtīgi skaista vieta. Un tas ir Suntažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Svīre, vadītāja Inita Anģela. Un kā pirmo viņi izpildīs latviešu tautas dziesmu Sunīšami maizi devu, Dzintras Kurmes Gedrovicas apdarē. Lūdzu, Svīre uz skatuves. Sunīšami maizi deva skrūve, rūve, rabi lielu gabaliņu skrūve, rūve, rā. Skrilam par tiem baļkiem skrūve, rūve, ram, skrūve, rūve, rā. Ram. Sunīts mani pasacīja skrūve, rūve, kāds guļ mežā maliņā, skrūve, rūve, rā. Skrilam par tiem baļkiem skrūve, rūve, ram, skrūve, rūve, rūve, rūve,
vīsis, nevilācis. Mīlais kaisi tēvā dēlsi, skruve, ruve, skruve, ruve, ro. Skrilam, skrilam par tiem aļķiem, skruve, ruve, ro, tam, 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 skruve, ruve, ro, skruve, ruve, ro, skruve, ruve, ro, ruve, ruve, ruve. Ram, tam, ram, tam, ram, tam, tam, 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 ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam. Skruve, ruve, ro. Tas vēl nav viss. Selgas Mences mūzika, Kārjas Kalbes teksts, Saulīte. Sēsties, saulīte, dīvainā krāsā, valdi, valdi, Latvijas kalniem brīviem. Sēsties, krāsā, valdi, valdi, Latvijas kalniem. Saulīte, 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 sēstījās saulīte, sēstījās saule, skaidrības saulīte, aizemīgu, 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 Riharda Dubras mūzika, latviešu tautas dziesma, teksts Jūras māte. Jūras māte savas meitas, mēs darbībā neturējām. Jūras māte savas meitas, mēs darbībā neturējām.
Paldies! Pirms mēs dziedāsim 4. dziesmu, es gribēju Jānis Drusēni uzdot tādu ļoti improvizētu jautājumu, bet ļoti godīgi atbildi. Tā, visu vārdā. Pirmkārt, vai jūs braucāt šurp ļoti gribēdamais mīlestības? Pagaidām, noklaus, viss trīs jautājumi. Aiz mīlestības? Vai jūs braucāt aiz milzīgi šausmīgas greizsirdības, ko tad šie te tagad, kas viņiem tāds labāks? Vai jūs braucāt šurp, gribēdami braukt vienmēr šeit? Lūdzu. Vispirms mēs šeit noteikti aiz lielas mīlestības braucām, un, protams, ka mums ir ļoti liela interese un greizsirdība. Kas pie jums šeit tik skaists ir tapis, un mēs priecājamies par to. Bet drusku tālāk. Jūs brauksiet vēl? Mēs, protams, pašas neuzprasīsimies, bet ja mūs lūgs, tad jā. Jā, labi. Tā, un beidzot jautājums. Sakiet, kāda jums dziedot šeit liekas akustika? Viegli dziedāt? Teiksim godīgi. Godīgi? Tad, kad zāle bija tukša, bija grūti dziedāt. Tagad, kad ir klausītāji, tad laikam ir vieglāk. Jā, un tad es jums gribēju tādu piebildu teikt, ka mēs jūs noteikti aicināsim vēl, jo no viestura es te vienā mēģinājumā sapratu, ka akustika vēl tiks pilnveidota. Tā ir? Jā. Redziet, tā uz tikšanos. Tā, 4. dziesma. Latviešu tautas dziesma, Selgas mences apdarē, tumsināja, nakstināja. Tumsināji, naksnināji, grozu savu vainādzīņu, rāda rīridi, ai radu rīridi, rai, rai, rai. Tas poži atspīdēja tur mūžiņu, nodzīvošu, rāda rīridi, ai radu rīridi, rai, rai, rai. Pēc leitīšana es dziedoju, pēc leitīšana mīlēju, rai, rai, radu rīridi, rai, rai, rai. Pēc leitīšana es mazāju savu ziņu vainādzīņu, rai, rīridi, rai, radu rīridi, rai, rai, rai. Manā trauksē noleitīšana seši sāli somelī, rāda rīridi, rai, radu rīridi, rai, rai, rai. Seši sāli somelī, četri sāli septembrīnis, rāda rīridi, rai, radu rīridi, rai, rai, rai. Tur aizbraukšu, tur palikšu, tur mūžiņu nodzīvošu, rāda rīridi, ai radu rīridi, rai, rai, rai. Paldies, superniekiem. Liels vārds uz redzēšanos. Lūdzu. Liels paldies! Bet es ievēroju vienu lietu, mums ne tikai garīgās vērtības saskan, bet arī materiālās. Jūsu tārpi ir pilnīgi kā mums. Mēs saskanām gan materiāli, gan garīgi. Paldies jums par jauko uzstāšanos. Tā, Pūteja orķestras vadliena atskaņo Raimonda Paula Vella kalpus.
Un šovakar būs arī viens īpašs skaņdarbs, kuru izpildīs Maglienas mūzikas skolas absolvents. Pareizi? Es pateicu, tas bija gandrīz, ja? Jāzep Vīdola akadēmijas absolvents vokālajā klasē, Arturs Maglis. Šajā brīdī mēs iejauksimies laikam scenārijā. Es domāju, lai nebūtu beigās jānosit lejā tas viss skaistais orķestra koncerts ar runām un sveikšanām vēlreiz. Ātri mēs gribam teikt labus vārdus šajā brīdī. Un es domāju, tā es divas rindiņas, man jau, kad ir nodziedāts, var tā mierīgi arī parunāt. Un es teikšu tā, laikam jau nekas nenotiek netīšām. Ir jāpaiet kādam laikam, lai mēs visi saprast, ka mums ir tāds orķestris, kuram ir vajadzīga šāda telpa. Un kā es teiktu, mēs visi to jau sen bijām pelnījuši. Un kādu nedēļu, divas atpakaļ, kad bija pirmais mēģinājums, atbrauc es ieraugu šādu tik krāšņu orķestri, domāju, ko nu lai dara? Šuvu! Pišku krāsa zaļškāvās garā. Nekas, pielāgosimies nākamajam koncertam. Mēs tad kaut kā pa vidam abi divi trāpījām. Akcenti ir, bet es domāju,
Mums jau mazliet ir jāatšķirās, citādāk mums būs pārāk vienā valodā, pēc tam mums dikti grūti būs, ja Ceplīgs kungs apliecinās, ka tad mums nebūs tādā galīgi tā kā, tad mums vēl viena zāle un vēl tā kā labi, ka mums mazliet jāsatur sava līnija. Bet man tāds sajūta no vakardienas, kad viss muzikālais epicentrs novadā ir pārcēlies uz Madlienu. Pilnīgi noteikti, un man šķiet, tas ir tas labākais ceļš, kā mēs varam saglabāt mūsu novadu skanīgi dziedošanu, ka katrā pagastā būtu viena vismaz tāda kārtīga kultūras, kas saka, kopa, kas nestu pagasta vārdu ar savu tieši šo te skanējumu ārpus novada, ārpus Latvijas arī. Es domāju, Madlienu viennozīmīgi šajā brīdī, tā ir tā slavenā Madliena, kur slavenais orķestrs ar to slaveno feino zāli, kur pirmajā koncertā bija pārpildīts un nezināja, kur kā dabūt apsēsties visiem. Tā kā, lai mums visiem vienmēr būtu tikai viens kreņķis, kur visus apsēdināt. Tālāk, Almuti Gēršana. Mīļie madlienieši, brīnišķīgais orķestra mūziķi. Novembris ir patriotismu mēnesis, un kur vēl skaidrāk parādīt savu patriotismu kā ar šo pasākumu, kādu mēs esam patrioti savam pagastam, savam novadam un mūsu Latvijai. Bet novembris ir arī laiks, kad mēs cenšamies iedegt svecītes, un arī šodien mēs gribam šiem radošajiem cilvēkiem dāvināt gaismas lukturus, lai daudz gaišu domu, daudz jaunu skaistu projektu un arī to gaismiņu, kas ir mūsu lukturī, nekautrēsimies arī iedegt citus lukturus. Un es tagad saukšu un dosim, un vēl es gribu arī teikt paldies viesturam, un viesturs arī ir kļūst mans kolēģis, viņš arī kādu laiku būs Madlienas kultūras nama direktors, par ko es tikai priecājos, jo mums ir tikai izteikts sievišķīgs kolektīvs, un tagad mums būs kāda stingrāka roka. Un vēl es gribu teikt arī sirsnīgi paldies viesturu dzīvesbiedrei Ingurai, kurai arī, es domāju, ka ir liels nopelns pie tā, ka mums ir tāds viesturs. Tā kā, lai jauku jums visiem vēl šodien klausīšanos, un tad mēs arī dāvināsim savus gaismas lukturus. Cidra varbūt ir. Direktori. Atdod Cidriņai. Paldies. Paldies, Zini, ka tev Vēl tā riekstiņai lūdzu.
uzturam lasiņu, un mēs gribētu arī Ingurai puķīšus uzdāvināt. Es vēl gribu pašās beigās pateikt vienu vārdu. Ne katram mūziķim ir tas gods nodziedāt ar orķestru, un es pilnīgi gandarīts ar to, ka mums pašiem novadā ir pašiem savs orķestrs, un es gandrīz pārliecināts, ka mēs uzdziedāsim un uzspēlēsim kopā vēl. Paldies, lai mums Un kas gan būtu mūzika? Bez dejas. Kādreiz mēs te droši vien uzbūvēsim grīdu, lai visi var dejot, bet jūs savā sirdī varat dejot līdzi. Skaņdarbs, shake, twist and jump nozīmē šeikot visu un lēkāt, burtiski pulkājot.
Jā, tur kabatā mikrofons. Nākošā deju komponists, Brazīlijas komponists, viņš ir veltījis mīļotāju meitenei. Viņam ļoti gribējās dejot ar šo meiteni. Tāpēc viņš uzrakstīja ča-ča-ča for Judy. Ne jau tikai visā pasaulē notiek globalizācija. Globalizācija, protams, attiecās arī uz mūziku, mākslu, kultūru. Uz interesants skaņdarbs. Es domāju, ka viņš visiem ļoti pazīstams, dzirdēts, dejots, redzēts. Šeit ir salījušās divas kultūras. It kā itāļu kultūra un Brazīlijas kultūra. Un pats nosaukums jau to saka mambo, bet italiano.
Drusci. Arī ne pēc scenārija, mums šodien, brīvā stilā. Pūtēju orķestris Magliena. Paldies viņiem. Un es gribēju pateikt lielu paldies šim te kolektīvam, kurš, kā redziet, ir pārstāvēts. Ja mēs vēl paņemtu 3-gadīgus bērnus, tad būtu varētu teikt visas paudzes, ja? Un man ir liels prieks, ka šie muziķi nāk ar tik lielu atdevu uz mēģinājumiem, ar tik lielu entuziasmu. Un cilvēki brauc no Rīgas, no Inčukalna, no Lielvārdas, no Skrīveriem. Ja es kādu nenosaucu, jūs uzreiz sakiet, ja? Ja man, no kurienes? Īkšķile, vēl? Sauciet vēl pilsētas. Ogre, protams, pats pa sevi. Kas? Tātad, principā jau vadītājs tas ir, teiksim tāds, otršķirīgs. Otršķirīga persona, ja nebūtu kolektīva, ja nav kuģa, tad kādi jāir no kapteiņa, teiksim tā. Un es tiešām no visas sirds pateicos saviem kolēģiem, kuri ir tik milzu darbu izdarījuši un pārstāvējuši mūs šolīt Horvātijā. Horvātijā mūs arī uzņēma ar aplausiem visiem. Bet arī jaukiem koncertiem reizi pienāk tas brīdis, kad jāsaka pēdējais skaņdarbs. Un šis ir domāts, parasti diriģenti cenšas šos skaņdarbus ar tādu masu, ar pompu, ar kārtīgu, 3 forte, 5 forte. Bet mēs gribējām taisni jums sniegt tādu relaksējušu muziku. Muzikas nosaukums pats jau par to liecina. Meditācija. Vienkārši atpūtieties, izbaudiet šo skaisto melodiju, šo skaisto noskaņu, ko šī muzika sniedz.
mazu mirklīti. Iestur, lūdzu atbildi man uz šo jautājumu. Man programmiņā beigās ir rakstīts, paklausies, tur maz nezinu, ko es tev prasīšu. Rakstīja tādi vārdi, ja pieprasa skatītāji, tad uz viss Brazilu iekavās ielikt. Ko tas nozīmē? Tu, tā izgrāpā visus noslēpumus. Bet te man jāpiesaka programma. Pareizi, jā. Labi. Nē, līdz tam vēl nonāca. Šobrīd, es domāju, mēs vispirms aicināsim Madlienes pagastu. Redzu, pēcēju vidiš tikko. Jā, rāds līdziņu, lūdzu. Tad, labi. Runas. Vakar visklātesošie. Es domāju, šodien mēs piedzīvojam to, ko jau Artūrs teica, ka šīs zāles tapšana nav nejauša, jo tas, kas šeit notiek, tas saturs, kamdēļ šis ietvers ir tapis, šis saturs Madlienā jau ir bijis sen un prasījās pēc daudz maz normāla tā ietvara, lai šis kopskats un kopskanīgums būtu pilnvērtīgs. Paldies par to, ka šis viss ir aizsācies. Noteikti ir Viesturam. Viesturs ir idejas autors. Viesturs ir tas, kurš mūs visus bīdīja, stumdīja, lai mēs ātrāk tiktu pie rezultāta. Es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi sākums. Es esmu pārliecināts par to, ka mēs vēl daudz ko piedzīvosim. Viesturs būs tas, kas mums neļaus mierīgi sēdēt ne šeit Madlienā, ne jums Ogrē. Un viņš bija tās idejas autors. Pēc tam Rita Grāvīte to visu salika tā, lai mēs dabūtu naudu no Eiropas. Paldies viņai par to. Liels. Mums šeit uz vietas atlikt tāds sīkums, kā to visu tikai izdarīt. Un, šodien ir gala rezultāts. Paldies visiem, arī Madlienes kultūras un darbiniekiem, kas ar visu sirdi un dvēseli tiešām iesaistījās šī projekta realizācijā. Paldies saturam, kam šīs skaistās telpas radīts pirmām kārtām. No manas puses arī tad būtu diezgan oficiālā iepakojumā dziļi personisks saturs Viesturam un orķestrim. No savas puses gribētu teikt tā, ka patiesībā jau viena lieta ir uzrakstīt, bet otra lieta ir novest lietas līdz galam. Un Elika piedod, dažas ir Mati Ojāram ir arī šī projekta dēļ. Dāmas un kungi, bija gods kalpot orķestrim. Gods kalpot Madlienes pagastam. Mēs tik tiešām sen bijām pelnījuši, lai šī zāle taptu jaunās skaņās, jaunā ietērpā. Un ticiet, šis ir tikai sākums. Turpinājums būs. Atkal dodu vakara vadītājiem. Viņš jau principā teikt pats galvenais, es tik reizē viņam pamaisu. Bet kas man tagad jādara? Vesels saraksts. Tagad šī saraksts, ja? Es jau vairs nezinu, man nojauc prātus. Tā, jau iet apsveikums, lai iet. Lūdzu, man vienmēr mīļais un labais Suntažu pagasta valde. Apsveikums. Vai. Kā vai, reku paredzēts bija, puķis ir rokā.
Pirms es sāku teikt kādu vārdu, es gribēju šeit aicināt arī abas manas kolēģis, abas Elīnas, Lielo un Mazo. Lielo un Mazo Elīnu, lūdzu. Es nezinu, neesmu mērījusi, bet tā mēs viņus saucam. Es varbūt teikšu tādus, varbūt ļoti vecus tādu pantiņu, bet es domāju ļoti piemēru. Atnāc kaut uz brīdi atnāc. Kaut vai steigta, kaut vai darba daudz, varbūt kādu gaišu, skaistu brīdi varam visu kopā pavadīt. Es jums vēlu, lai šajā zālē un šī zāle piedzīvo daudz skaistus, skanīgus brīžus, gan pašiem muziķiem, kas šeit uzstāsies, gan arī skatītājiem, un lai nekad netrūkst skatītāji tur un muziķi šeit uz skatuves. Un paldies un priecājos, ka mums kaimiņos ir tā skaista, jauka koncerta zāle. Paldies jums! Paldies Suntažiem. Valsts izglītības satura centra vecākais referents Egils Četris. Lūdzu. Labdien, mūziķi, skatītāji, madlienieši, viesi. Pirmais iespējas ir tāds, Madliena ir iegūsi vienu kārtīgu kultūras telpu, tas ir gan orķestrim, gan skatītājiem. Es ar to arī apsveicu. Tiešām, tas ir kaut kas tāds manā pieredzē nebijis gadījums, kad tādā savā ziņā nelielā vietā top šāda skaista zāle. Es droši vien, ka tiešām paldies visiem, kas šo darbu darīja. Otra lieta, es tur nācu tāds klasiķis, bija tāds Ostaps Benders. Viņš tur kaut ko pa Vašķukiem teica, ka tas būs pasaules centrs, tur šahu spēlēs. Bet es domāju, šitiem te visā nopietnībā būs tāds pūtēju muzikas centrs, kuru balsts būs Madlienas orķestris. Un es domāju, ka viņiem brauks ciemiņi, visi brauks skatīties, kā viņiem iet, muzicēt. Tātad jums arī novēlu šo pasaules pūtēju centru uzcelt. Un, ko vēl gribēju, jā, vajadzētu būt kaut kam līdzi, bet valsts iestādes šodien slēgtas, klāvēja pie tā savām durvīm, dāvana palika Rīgā. Bet es apsolu viestur, kad es tev nodošu viņu.
Atļaujiet man pateikt galavārdu. Un atkal Robindranaths Tagore ir teicis: mana sirds triec savas bangas pret pasaules krastu un raksta tur ar savu asaru zīmēm vārdus: es tevi mīlu, es tevi mīlu. Es vēlu, lai nākot uz šejieni, mums vienmēr sirdī būtu šie vārdi: es tevi mīlu. Paldies! Lielāka karšēšana tev bija, ja?